Vēlreiz paldies par jūsu lielo pacietību. Jā, to nevar nenovērtēt. Mēs esam Etīšu teātris Nete. Jauka vakaru! Tā kā jūs tik ilgi esat gaidījuši, tad mēs netaisīsim pārtraukumu pa vidu, bet rādīsim vienu lielu izrādi. Es domāju, ka svaigi gaids, ka jums ir bijis pietiekumi, ne? Viens, divi, trīs, viens, divi, trīs. Viens, divi, trīs, viens, divi, trīs. Labdien! Labdien! Jūs būtu Una, tad laikam, jā? Es pēc diktofona jūs atpazinu. Nē, es esmu no žurnāla Una. Una no žurnāla Una. Interesanti. Es esmu Dīteriks, mums bija sarunāta intervija ar jums pulkstens 3 šodien. Kristaps. Dīteriks. Tātad. Jūs esat Dīteriks. Es esmu Dīteriks. Bet, ziniet, jūs neizskatāties pēc Dīterika. Jūs izskatāties pēc kaut kā cita, bet ne pēc Dīterika, man šķiet. Ja es saprotu, ka... Nu, es saprotu, par ko jūs runājat, jā. Es šo esmu jau dzirdējis, bet, vienmēr uztver kā komplimentu. Es atvainojos, ka es tik familiāri, bet es gribēju apskatīties. Vai ne? Droši. Es jau cilvēkiem neatsaka, man jau... Šātad prasa šito. Droši. Un jums nav ratiņkrēsla? Nē. Un jums pat nav sistēma pieslēgta? Nu, kā redzat, nav. Bet jūs izskatāties, ka jūs būtu 28 vai 27. Bet jūs esat Dīteriks, jūs sakāt? Es esmu Dīteriks, jā. Nu labi, nu ko? Man prieks, protams, tas ir pārsteigums. Un es arī ļoti gaidīju šo interviju, jo ne jau katru dienu nākās intervēt cilvēku, kuram ir 256 gadi. Tas ir... Protams, es atzīšos, par to nedaudz samelojos. 256 gadi man varbūt gluži nav, drusciņi mazāk. Ir 255,5, 256 septembrī paliek tikai. Aha, skaidrs. Labi, nu tad sāksim mūsu interviju. Intervija paredzēta veselības nodaļai mūsu žurnālā, bet ņemot vērā jūsu diezgan lielo dzīves pieredzi un jūsu ievērojamo vecumu, mēs varētu arī pārunāt kaut ko no jūsu biogrāfijas, par ģimeni, par to, ko jūs esat pieredzējis. Jā, pieredzēts ir daudz. Es vispār vienmēr saku, ko jūs par to veselību, nekā tur tāda nav, vai ne? Tad uzreiz pie tās vēstures. Jūs kaut ko vēlēsieties? Jā, es varētu lūdzu dabūt sezama sēklu tēju. Nē, jūs vienkārši ievariet krūzītē sezama sēklas un uzliet vērto šūrenu visu, jā. Varēs, ja? Man ūdeņtiņi vienkārši. Paldies. Labi, tātad runāt par veselību. Nodzīvot tik garu mūžu. Kāds ir tas noslēpums? Vai tur ir kāda speciāla diēta? Piemēram, kādas pārtikas produktus jūs lietot uzturā galvenokārt? Redziet, noslēpuma kā tāda nav. Es visiem ļoti labprāt to stāstu. Ja? Bet, acīm redzot, dažiem cilvēkiem tas darbojas labāk, citiem nedarbojas vispār. Un ko jūs ēdat? Es ēdu kartupeļus pamatā. Dārzeņus noteikti vēl. Dārzeņus mazāk, tādēļ, ka man īpaši, es neuzskatu to par pārtiku. Man tomēr tie kartupeļi jau kopš tā laika, kopš Katrīna Lielā ir viņus pievies ievedus, kopš tā laika es viņus ir jāēd. Sezam. Kā es dzīvoju, ka viņus tam īsti nav skaidrs. Paldies. Ak, tad tā. Teiksim, alkohols, cigaretes, nekā tā. Jā, protams. Nav tomēr garšīgi, kā sezonu tā sāka tēju. Ak, tad nē. Es jums neizsaku tā darīt. Kā sportošana? Protams, ka nē. Vingrojumi, joga? Nē. Tas viss ir... Tas viss ir, es uzskatu, pašapmāts, es nezinu, varbūt citiem cilvēkiem strādā, man nē. Es esmu par naturālu
saglabāšanos. Varbūt tagad par to jūsu dzīves stāstu. Kaut kā tas ir krietni interesanti. Vai jūs vecāki arī bija ilgdzīvotāji? Kā jūs pārmantojāt šādu spēju tik ilgi dzīvot un tik labi izskatīties? Nu redziet, maniem vecākiem, tas ir interesants stāsts, un es labprāt viņu stāstu. Redziet, mani vecāki bija mūki. Vecāki bija mūki, mūks un mūķeni. Bet tad jau pēc tam jūs nebija mūki, ja viņi bija vecāki, jo mūki un vecāki tas laikam nav īsti... Es gan neesmu teologs, bet es domāju, ka tas tā kā nestrādā īsti. Nē, viņi bija vienā klosterī, un tad, tur tā, tas bija tāds... Dažādos klosteros. Vienā tā pašā klosterī, tad attiecīgi, tēls vīrieši spārnā un māks vīrieši spārnā attiecīgi. Un tas tā viņa satikšanās arī bija interesanti. Tas bija viens no tiem pazemes klosteriem, no kuriem tagad nekas vairs nav saglabājies. Līdz mūsdienām. Pazemē. Pazemē, jā. Kur tad viņš atradās tās klosteris? Tas bija Ugālē. Viņš bija Ugālē, tā ir viena no tām vietām, kur mūki tātad, tas bija tas diezgan ekstrēms kristietības novirziens, viņiem likām rokām, raka sev pazemē tuneļus, un paši sev izveidoja celles, un tā bija viņa mūku dzīve. Dažkārt kaut kas nobruka, dažkārt nē. Bet kāpēc mēs neko par to nezinām līdz šodienai? Tas vispār ir šausmīgi īstenībā. Padomu ideoloģija vienkārši nāca pāri ar traktoriem un vienkārši brutāli bēga visu ciet. Tur bija, es pats personīgi mēģināju iestāties tā kā pret to, bet nebija pielaužama tā varas mašina. Vienkārši ar ekskavātoru zemi, grānti iekšā. Bet pieņemsim, jūs tātad runājat latviski, lai arī jūsu vārds ir ģermaņu cilnis, bet ja tā padomā, jūsu milzīgais gadu skaits sanāk, ka varētu jūs nodēvēt par pirmo latvieti tādā ziņā, ka jūs esat no tiem pirmajiem latviešiem, kas vēl šobrīd ir dzīvi. Būtībā jūs bijāt pie mūsu nacionālās valsts šūpuļi, kas ir ļoti interesanti. Un vai jūs atceraties kaut ko no tā laika, no jaunatviešu kustības, no kā? Jāteic, ka es jūtos pagodināts, ka jūs man sāks tur pirmā latvieti. Tas ir tāds jauks apzīmēm. Bet, ja godīgi jā, man ar jaunatviešiem bija brīnišķīgas attiecības. No kur? Es dzīvoju ilgu laiku blakus brāļiem kaudzītēm. Ak tā! Jā, protams, gan Kaspars, gan Kristaps nāca pie manis ciemos, iedzer. Reinis un Matīs. Tie bija, protams, tie bija literārie pseidonīmi, jā. Un tad viņi nāca, tā sēdējām ar bārdām tādām abi divi. Bet fotogrāfijas viņiem nav bārdi. Tajā laikā jau uz fotosalonu viss skolās. Kurš tad neskolās uz fotosalonu? Krišāns Barons neskolās. Vai jūs pazināt arī Krišānu Baronu? Pie Krišāna Barona man bija haltūra. Gan pateicāt, haltūra pie Krišāna Barona. Tā varētu būt. Ko jūs darījāt pie viņa? Es tajā laikā biju galdnieku māceklis. Jā. Un tur bija tā. Krišāns man vienu dienu zvana un saka. Pa kuriem tev viņš varēja jums zvanīt? Telegrafē. Viņš saka man vienmēr sekot, Dīderi, ir te viens tāds projektiņš. Vajag uztaisīt, un tas bija ļoti nestandarti. Viņš saka, vajag uztaisīt tādu tā kā arhīva tādu tā kā plauktu ar ļoti daudz mazām atvilknītēm. Bet tā, lai viņš būtu iekšā laivā. Un līdz ar to sanāk, ka pirmais daigu skapis, kuru mēs ar Krišānu kopā izvedējām, viņš bija laivā. Tā kā vienkārši poceni divvietīgā divi sēdekļi, šķērsām pāri. Un apakšā plauktiņ, un tas ir viss tas arhīvs. Un mēs ceļojam pa Latvijas upēm, un tur, kur mēs piestājam, tur mēs vācam folkloru. Krišāns, protams, bija tas vācējs, es biju drīzāk tā kā tas bortmehānieks, kas to vākšanu nē, bet tā kā ar tām tehniskajām lietām. Jā, tas tā, runājot par ceļošanu, jūs teicāt, pa upēm braucāt un tā, vai jūs arī ārzemēs kaut ko interesantu esat pieredzējis, tomēr, ziniet, šī gadsimta gaita
Varbūt kaut kas ir pieredzēts, bez mazā Eifeļtonu varējāt redzēt kā ceļu vai kaut ko tam līdzīgi. Tajā dienā nebija Parīzē, bet Darvīnu pazinu, piemēram. Jā, tas arī starp citu neskolās fotosalā. Un kā jūs viņu, kā tas notika, kādā veidā? Tas bija interesanti, viņš būtībā pats tā kā piedāvāja man aizbraukt uz Austrāliju. Viņš arī telegrafēja. Un teica, ir tātad viens tāds projektiņš. Jābrauc uz Jaunzēlandu zīmēt bruņurupuču. Viņš izrādās, viņš rakstīja tādu grāmatu, un tur bija kaut kādiem dzīvniekiem, kā tur sugas izcēlušās. Jā, suga izcelšanā. Jā, un viņš vienmēr saka, ka viņš zīmēja zīmējumus. Un ironiskākais bija tas, ka mēs zinājām ilgdzīvotāju bruņurupuču tajā reizē Jaunzēlandē. Jūs teicāt Austrālijā? Es teicu Austrālijā, jā. Kāpēc Jaunzēlandē? Bet tajā laikā jau viņas nebija atdalījušās. Bet kā jūs iepazināties ar Darvinu tieši? Kā tas notika? Ar Darvinu mēs iepazināmies Krogā. Krogā? Viņš bija kristietis, vai viņš gāja pa krogiem? Nē, krogi jau pildīja tajā laikā, ka visam citu funkciju, tā bija galvenokārt sociālā funkcija, ne jau tā teikt uzdzīvi, tā kā tas mēdz būt mūsdienās. Un kā tas tieši notika? Bet tas stāsts bija tāds diezgan nepatīkams, jo, redziet, Darvins viņš bija dabūjis pa seju. Un es skatos, nāk ārā no kroga vīrs ar lielu sarkanu asiņojušu bārdu, un es viņu prasu, kas un kā, un kas ir noticis, un vai nevajag palīdzēt. Izrādās, ka viņš ir dabūjis pa seju, pazaudējis 2 priekšzobus. Beigās izrādājās, ka tas sitējs arī, ka tas bija slavenais rakstnieks Ernests Hemingvejs. Tad it kā rakstnieks inteliģents cilvēks un tā, bet tur vajag izklausnes izrādājās. Neko, ielikt viņu. Viņi nebija laika biedri, jūs to tā vispār saprotat? Viņi nedzīvoja vienā vēstures posmā, kā viņš varēja viņu piekāpt. Tas kāds mutības. Sveiki, labrīt. Jūs man tagad stāstīsiet, kurš ar ko ir bijis un nav bijis laika biedrs? Jūs sakiet paldies, ka jūs ar mani esiet laika biedrs. Nē, labi, ja jūs neticat man, es jums vienkārši tūlīt parādīšu. Ko nozīmē, ka es neticu jums? Jūs lasiet vēstures grāmatas, es esmu vēstures grāmatas. Jūs esat ļoti slikta vēstures grāmata, tāpēc, ka tas, ko jūs man te stāstāt, sāk izklausīties pēc tādiem traku suņu murgiem. Rekur, paskatieties, es tūlīt, redziet, paskatieties uz datskaitļiem. Kas tas ir? Tas ir Hemingvejs, Nē, kas šitais ir, ko jūs man rādījat? Telefons. Kāds telefons? Jūs esat galīgi telefons, tas ir ar ripu, kur uzgriež un sarunājas ar cilvēku. Tas ir ar Es nesaprotu neko, ko jūs man tur rādījat. Mēs jums rāda to, ka jums ir kaut kas sagriezies šeit. Ja jūs man tvaiku mašīnu parādīt, tad es vēl saprastu, kas? Ejiet, vispār ziniet, ko? Man šķiet, ka jums jāparāda nevis tvaika mašīna, bet tvaika. Mācieties tomēr cienīt cilvēkus un neizniekot viņu laiku. Jā, jūs mācieties cienīt cilvēkus. Jā, paldies. Laiku, jā. Labdien! Jūs esat Dītrihs, jā? Jā, kā jūs zināt? Šeit Jurgens. Jurgens no Mehanizētā Latvieša. Labdien! Man redakcija atsūtīja, jo teica, ka jums esat kaut kādā mašīna. Elektroniskā tvaiku skaitļojumā mašīna. Man arī mājās tāda ir. Jums ir mājās elektroniskā tvaiku skaitļojumā mašīna? Jā. Sakiet, lūdzu, Jurgen, cik jums ir gadi? 255,5, rudenī paliks 256. Balai! Tā, kas tas vispār kaut kāds vārprāts notiek? Jurgens nav izmācījies. Hans arī nav izmācījies. Kas jums kaut kāds pasards galvā, puikas? Kierkegaard esi izmācījies. Droši vien nav izmācījies. Tā, Ole, pasaki, kas bija mājas darbā?
Homēra Iliāda. Pirmais dziedājums. Malacis. Nu, Serēni, kas mums bija mājas darbā? Homēra Iliāda, pirmais dziedājums. Es nebūtu pateicis, viņš arī nebūtu pateicis. Mierā, puikas, mierā. Olē! Serēns jau mums tāds mākslinieks. Tā, Olē, ej priekšā, skaitīs tu man tūlīt tās Iliādas. Nu, kuru nodaļu tam mums esi sagatavojis, ko? Pirmo dziedājumu. Tas ir grūts, mans mīļākais. Dziediet man, Dievi, par Pēleja, dēla, Ahilēja, dusmām liktenīgajām, kas ahajiešiem sagādājušas nemazums raižu, nodzinuši Aida valstībā, daudzu dižanu varoņu garus, izmetuši par barību, pēc tam ārā visapkārt suņiem un plēsīgiem putniem. Tā notika Zevtēva griba, sākot ar dienu, kad izšķirās naidā un likstās un satikās likstās tautveža Atreja dēls un Ahilējs līdzīgais dievam. Olē, ģeniāli, Olē, izcili. Man mīļākā. Serēni, ko tu mums šodien esi sagatavojis? Ko? Olē. Jāapkārto vēl vairāk. Jāapkārto. Serēni. Jo viņš svētās. Serēni. Dziediet man, Dievi, par Pēleja, dēla, Ahilēja dusmām, kas ahajiešiem gādājušas milzumu daudz likstu, nokāp līgdamas nokāp pie Aida tumšajās cellēs, tie kad viņiem nav bijuši Sēdēs vārdi. vēlmes. Sēdēs ļoti vārdi. Kad bija mājas darbs sagatavots? Bet es nevaru saprast, kāda mums ir nozīme mācīties tikai tāpēc vien, lai mēs iekautu kaut ko. Es nesaprotu to saturu. Kad mums mājas darbs bija sagatavots? Kad pirms nedēļas? Nevis vakar. Visi šie eposi ir viens un tas pats stāsts, tikai salikt notikumu vietām pārmainīt vārdu. Sēdies, ļoti slikti. Pasties, Oli, bija sagatavojis grūtāko nodaļu. Jā, tikai tāpēc vien, lai dabūtu labu atzīmi, bet man jāsaprot, par ko ir teksts, bet es nesaprotu, par ko ir teksts. Man tad ir vienkārši mehāniskā veidā sev jākaļ kaut kāda, es taču neesmu akmens klucis. Vēl viens ļoti vāji. Es ļoti labi saprotu, kas ir antīkā dzeja, kas ir heksametrs, kas ir visi pantmēri. Es varu noskaitīt vēl kaut ko Nē, visi tas, ka tu nesaproti. No viena pazuduša manuskripta, ko atklāja. Pazudis manuskripts. Jā, Pirmo reizi. No Iliādas, ko atrada. Lūdzu. Es varu, tāpēc, ka jūs neticat man, ka es saprotu antīko ritmu. Es ļoti labi saprotu, man vienkārši nepatīk tas saturs. Tātad. Tā. 36 un 51, 8, 9, 3, 11, 2005 un 4, 32 un 1, 8, 9, 30 tūkstoši, miljons, 13, 4. 29, 65, 13, 41. Lūk,
Lūk, tas ir antīkais plantmērs. Pilnīgi, es saprotu, par ko ir runa, bet tepat ir labāks saturs nekā šajos te muļķībās, kas ir izdomātas kaut kādā aizvēsturē. Seren, kas tas tāds bija? Tie bija cipari. Lai es saprotu, izklausījās tikai pēc dzējoļa, pēc antīkā dzējoļa un tā tālāk, bet kas tas bija? Tā ir pasaules uzbūve. Pasaules sastāv no cipariem lielos vilcienos skatoties un no skaitļa. Seren, to galvu. Ui! Seren, klausies, kas ir autors šim dzējoļu? Nezināms. Kā nezināms? Tas jau, tā, kad parādījās skaitļi, tad tiks atcerēta šī rinda no Iliādas. Seren, vēl viens ļoti vāji. Par to, ka es pierādīju to, ka es saprotu, kas ir antīkā literatūra, par to, ka es pierādīju, ka tu esi galīgi šitāds te. Bet es saprotu, kas ir sistēma, man nepatīk saturs. Seren, vēl viens ļoti vāji. Tas ir viens... Seren, vēl viens ļoti vāji. Seren, būs vēl viens ļoti vāji. Bet tu brauks uz Kopenhāgenu, uz lokšaušanās sacensībā! Jā? Jā. Jums patika? Paldies. Labvakar, dārgie televīzijas skatītāji! Kā katru sestdienas vakaru atkārtojumā pie jums raidījums 100 gramu kultūras kino. Ar jums kopā jūsu uzticīgais Arno un pārmaiņas pēc šovakar nepieskarsimies ārzemju kino, kā esam darījuši iepriekšējās reizes, bet koncentrēsimies uz mūsu pašu nacionālā kino sasniegumu. Un šajā nolūkā visiem diezgan labi ir zināms, ka Latvija ir dokumentālā kino lielvalsts. Tas sākās jau ar Herts Franka kungu un turpinājās arvien tālāk ar citiem arī pat mūsu paudzes režisoriem. Mūsu šī vakara studijas viesis ir režisors, jau ļoti populārs šobrīd, Ivars režisors. Viņš nu pat ir atgriezies atpakaļ no Ņujorkas un jau rītdien pat dosies ceļojumā uz Ņujorku. Ivar, tātad jūsu jaunākais darbs ir kaut kas ļoti pārsteidzošs. Filma par dāņu relativisko domātāju, varētu arī gribētu teikt, filozofu Sērenu Kierkegaardu. Kā tu tik vaļā no, tā teikt, ķemeru sindroma un pieķēries klāt tomēr tik sarežģītai tēma? Ļoti labs jautājums, Arno. Principā es jau no tās ķemeru tēmas nekur tālu netiku. Tieši ķemeru cilvēcības un dabas hausa sajaukums lika man nokļūt pie Kierkegaarda daļradas atkārtoti. Jo Kierkegaards ir ļoti pretrunīga personība. Taisnība, nevar pilnīgi nepiekrist, lai gan pats no viņa neko pārāk daudz neesmu lasījis, taču tā runā. Kā tad tu nonāci pie tā, ka tai jābūt dokumentālajai, nevis spēles filmai? Kaut gan, cik es esmu dzirdējis, arī tavā filmā ir inscenējumi, tur spēlē aktieri. Kāpēc tu vēlies taisīt tieši dokumentālo kino? Tā ir tuvāk patiesība Dievam. Tuvāk patiesība Dievam. Kā tu izvēlies aktierus? Kas ir šie tie aktieri? Vai tie profesionāļi, vai tu esi ieraudzījis kaut ko ārzemēs un atliec uz šejiem? Liela paldies! Es gribētu pateikt Latvijas Kultūras akadēmijas jaunajām censoņām. Un vēl es gribētu pateikt paldies pašam Kierkegaardam. Protams, bez viņa jau inspirācijas diez vai šī filma varētu notikt, vai ne? Un kas ar citu spēlēja galveno lomu? Manuprāt, tas ir visai saudīgs jautājums. Galveno lomu spēlē pats Kierkegaards. Bet, Ivar, ja mēs ņemam vērā to, ka viņš no šīs pasaules šķīrās 1855. gadā, tad kas viņu spēlē tādā gadījumā? Arno, jūs esat cilvēks pilns ar pretrunām. Pats Kierkegaards spēlēja Kierkegaardu. Kur jūs viņu satikāt? Kā? Viņš man pats pazvanīja, teica, ka grib spēlēt Kierkegaardu pats. Kierkegaards.
Sazvanīja. Tieši tā. Pa telefonu. Tieši tā. No Dānijas. Nē, nu viņš šobrīd ir no Dānijas veiksmīgi emigrējis uz Latviju un dzīvo Čaku Matīs krustojumā. Čaku un Matīs krustojumā. Jā. Pats jums zvanīja. Tieši tā. Un gribēja filmēties kā Tieši tā, Kirkegārs. tieši tā. Jums ir tas telefons saglabājies? Jā. Dargie skatītāji, mums no laikam te briestā Miss Mārples epizode. Sāksies neliela izmeklēšana, bet es domāju, ka viņi arī novadīs pie rezultātiem, jo man ir zināms aizdomas par šī savādā Kirkegāra esamību. Nu, kas jums tas ir? Tā, redzat, tā nav. Tā tukša informācija nav, ko te... Es jums parādīšu uzreiz to cilvēku, ko es domāju, un tad jau būtu mums sakritīs mūsu informācija. Nu, kur ir tas? Jā, nu redziet, skatieties. Viens un tas pats numurs, vai ne? Jā. Nu, viens un tas pats? Jā. Nu, redziet, tas Tātad jūs arī zināt Kirkegauru? Nu, es zinu ne tikai Kirkegāru, es zinu arī Šlēgeli, Pulkvedī, Kotūzovu un vēl ļoti daudz dažādas personas, kuras īstenībā ir viena vienīga persona, kuras vārds ir Dīteriks. Un viņam ir te 256 gadi, te 15, te viņš vispār ir bez gadskaitļiem. Tas ir, ziniet, tāds ļoti savāds cilvēks, kurš, kā jūs precīzi minējāt, dzīvo uz Matīs un... No, kad jums pats beigās nebūsiet Dīteriks ar 256 gadiem? Nē, nu redziet, viņš man, piemēram, pagājušajā nedēļā zvanīja un uzdevās par Friedrichu Nīču un gribēja nākt uz kinoteikas ierakstu, tāpēc, ka viņš uzskata, ka Lārs von Trieris ir nozadis scenāriju filmē Antikrists. Ja? Nu, es, protams, varēju teikt, lai viņš nāk, bet tā vietā mēs, protams, izsaucām sanitārus, jo tā mēs tik varējām darīt. Un redziet... Vakar, vakar Arnold! Kur ir tā kamera, kurā es varu skatīties? Es skatīšos tajā kamerā. Un arī tajā kamerā. Kur ir Kirkegārs? Kāpēc nav ieradies Kirkegārs? Kas jūs būtu godātais, kā man jūs dēvēt šoreiz? Vakarīts Vilkāms Ēgels, mums bija ar Kirkegāru kungu norunāt interviju, diskusiju tā kā televīzijas formātā. Ak, Dievs, ko es teikšu kultūra kapitāla fonda? Klausieties, es gribēju teikt, klausieties, dārgais Heigeļa kungs. Vai mums nevajadzētu piezvanīt sanitāriem? Kino centrs, ai. Nevajag piezvanīt sanitāriem. Nevajag, ja? Nevajag. Dārgie skatītāji, pilnīgi nemanot raidījums kinotēka ir... Kā jūs varat runāt tajā ekrānā? Rīgas doma. Kamerā. Es vēlētos nodot siltus sveicienus savam draugam un kolēģim Rodrigo Barģiem. Sveiki, Rodrigo! Un arī vecai mātei esiet tik laipns un nododiet savus sveicienus. Jā, kā jūs vēl, ko jūs vēl gribat pasveicināt? Es vēl gribu pasveicināt Sēreņu Kirkegāru, pateikt, lai viņš nāk uz televīziju, tad, kad viņam ir jānāk uz televīziju. Pareizi, jā. Ak, Dievs! Kapitāla fonds. Rīgas doma. Kino. Ivar, nu neuztraucieties. Bet Arno, ko man tagad darīt? Ko man Intai teikt? Ar Intu viss būs kārtībā. Redziet, dārgie skatītāji, raidījums 100 SPT kinotēka ir kļūst par raidījumu vizīte, bet, nu, pārmērķis notiek dažādas un varbūt uz labumu. Vismaz dažiem. Ivar. Arno. Tādā veidā. Nu, dārgie skatītāji, raidījums, protams, ieņēma diezgan neticamu pavērsienu, bet neuztraucieties, nākošu nedēļu mūs apciemos režisārienu Lailu Pakalniņu, kur atvedīs mums uz studiju pāris pits. Tā kā tiekamies nākošu nedēļu. Nu tā. Mēs nevaram tikt tālāk par to vienu vārdu. Viņš mums visu laiku tur aiz stērbeles, saproti?
Dziediet ar to kungu un viņa dēlu. Nu jā, Laudātes un patrēs un filēs dominēs. Bet, nē, īstenībā tur arī mums vajadzētu to vārnīcu apskatīties. Es jau skatījos. Bet viņas visi ir Es jau skatījos, kur ir divējāda situācija. It kā no vienas puses tas laudāte ir tā kā... Viņš ir pavēles formā. Bet vai tas ir daudz skaidrs? Par to ir problēma. Tieši to es... Laudāto varētu būt tikpat labi. Bet es vienkārši... Viss ir paņemts. Saprot, nav vairs ko... Neviena grāmata nav palikusi pāri. Klaus, Sēren? Es atvainojos, es bišķiņ gribēju tev apskatīties, vai tu esi ticis jau ar šito rindu galā? Dziediet ar to kungu un viņa dēlu. Ko jūs man uzbāžaties savam laicīgajām problēmām? Es neko nevienu. Bet tu jau esi ticis līdz turienē. Es vienkārši domāju, varbūt, ja tu vari... Mēs principā saprotam to lietas būtību, bet vienkārši, kad tu sens vārds. Viss grāmatas ir paņemts, gramatikas, un mums jau zini, rītdien ir jānodod pasniedzējiem. Bet jums pašiem galvas pleciem, es nezinu, es neko negribu. Jā, nu labi, mums jau jādomā pašiem. Nu labi. Bet es zinu, kas mums var palīdzēt. Nu tā gan nebūs tāda valodnieciska palīdzība, bet tīri priekš miesas, teiksim. Man tēvs pirms atvērt maiznīcu, te bija speciāli atnācis agrāk un sacēt garas kliņģes. Veselā miesā, vesels gars. Tieši tā, varbūt mums būs labāka oma. Ak, Dievs! Tiešām, tas ir bārsteidzoši. Un viņš ir silts vēl. Pūkaņi, tā kā mākuņi. Šitas ir... Es negribu tagad par to domāt. Tad, kad mēs būsim pēduši kliņģeris, tad... Vienīgi mums nav daudz laika. Tev nešķiet, ka laiks ir apstājies šajā brīdī? Nedaudz šķiet. Es atzīšos, es no rītiem, kad devu universitāti. Es varu vēl vajag. Šis ir citādāk. Tas ir kālies, jā? Jā, viņam ir nedaudz klāt pielikt tāds rozmarīni. Tas, ko es gribēju teikt, no rītiem, kad es dodos universitāti, kā man sanāk tavu tēvu aiznies pa ceļam, bet tā, viņi nav gluži pa ceļam, es noeju. Nelielu līkumu. Bet, ja man ir kaut kāds brīvs šiliņš, tad tur es viņu arī iztērēju. Es kā dažkārt domāju, što uzvalk, varbūt es tev esmu nokritis, kas tev vajag. Es būtu tikai priecīgs. Vai studiju graudu. Es arī par to esmu priecīgs. Ne, es būtu, varbūt, ka tu neesi nokritis. Burvīgi. Tātad šī forma nelietīgā. Tātad šī nelietīgā forma. Skungi varbūt tomēr varētu jums palīdzēt, izpildīt kaut kā tā mājas darbiņas. Jā, tu vēl varbūt tas kliņģēts. Jā, varbūt tur kāds kliņģēts mums te... Ir kāds saņem. Es jau negribēju tev traucēt. Saņem. Jā, paņem to burnīcu un šitā varbūt paliec apakšā, lai tev... Jā, kliņģerīt tu, protams, var paņemt, jā. Tā kā debes, tāds pūkains tāds tagad ir. Jā, šitie ir ļoti labi. Es uzrakstīšu pareizi atbilžu variantu uz lapiņas un... Uzrakstīs. Tas būtu ļoti laipni, tev sēdēm tiešām pat necerētu laipni. Mēs, kas viņam uzmanīts. Nezinu. Tik ātri paskaties, tā gan ir gājuši galva. Es paņemšu arī šo. Nu tad ir tomēr laudāta, tā kā mēs domājam. Jā. Milzīgs paldies tev, Sēni. Es aiziešu apskatīties, varbūt, ka tur vēl ir kāda tā vārnīca. Ja gadījumā mums veicās un tomēr mēs varam citādi, šitā nav vāršana, vai ne? Apsties, jā. Jā. Klaus, Sēren, piedod, ka es tev traucēju, bet es te neesmu drošs par to, ko es esmu satulkojis te iepriekš. Var lūdzu apskatīties Laborem in Victoria Nemo Sentit. Es esmu pareizi iztulkojis? Tā kliņģers ir? Pagad, es Nē, piedod, nav vairāk. Ne, atkal jūs man tām laicīgām problēmām. Vai jums pašiem nav galvas pleciem? Es varbūt varētu pārbaudīt. Nē. Labi, nē. Ir vēl viens palicis tomēr.
Can I ask you to turn your head to your left, please, to the window side, because I don't have the light good enough for my painting, you know? You mean like this? It's perfect, because I need to... No, it isn't. But the light is good. Yes, but I cannot see the book like this. Well, you should not read the book, because the book is only like an item you're holding in your hands to... Yes, but you gave that item to me. And it has a function, and that function is for me to read it. No, the idea was that I have to paint a portrait with you reading a book, and you are into the moment of thought, you know? That was the thing you asked me. So please be thoughtful and do not read, because the shades are perfectly good, and the lightning and all, because the sun will be down so soon. And Oh yes, but my moment of thought is over quite some time now. And I've pretty much run out of things to think about now, and now I need to read the book again so I can have things to think about. So no, I will not look through the window. I will carry on reading the book you so kindly gave me, sir. Dear Søren, I have painted this paint for 3 months. And Well, it is it's brilliant. very much of my time of my life, so I would be very much appreciate your kindness and hold the head onto the window, because So why give me a book then? because it has very beautiful sleeves, aquamarine color, you know. You don't have to read it, just hold it in your hands. You are a model, not a reader. Well, I am, in fact, a reader, not a model. Well, but now you are a model, not a reader, okay? The face is most important part of the painting. If the face doesn't have the right color... Well, yes, you could have given me a pillow then, or probably a wooden log or something. Something that I wouldn't have to read and think about all the time. Only 5 minutes of your life, that is all I'm asking. And this will be the most amazing portrait you will have in your life. I promise you that. Very well then. I will not look at this book anymore. I don't like it anyway. I don't. Well, I bought it only for the great color of the sleeves. You know, the color is very... It fits with your coat. It is blue, and also the sleeves is blue. You understand me. Yeah, looking good, it's all it's good for. I don't like Hegel as well. I don't understand him. I'm a painter, not a thinker. Well, I'm a thinker, not a painter, but I don't understand him as well. I mean, I do, but have you read this? No, please, the head, turn the head. I tried, but it is very, very, very complicated. I can't follow the It structure. is not complicated, it is just stupid for the most part. Well, if you say I mean, so. seriously, ethics is only possible in a strictly regulated society. Oh, come on! A 10-year-old can do better than that. Seriously. We can discuss this after I finish my work. Please hold your head very still. We have we have lack of time. And the Yes, shadows are perfect. Yes, about lack of things. You see, this is what I wanted to talk about. Because I am pretty much running out of last sentence on this page, you see. And I will have to turn the page very soon. But I will have to do it very soon. No. Very, very soon. Because I'm at the beginning of the last sentence on this page, and I'm running out. I'm running out quickly, quicker than you can imagine. I'm finished 1/3 of that sentence. I'm losing the length. I'm losing That's the half the sentence now. I'm half the sentence. No. I'm going to be near the end soon. I'm near the end soon. I need to turn the page. I need to turn the page now. Now. I need to turn the page. I need to turn that page now. I need to turn the page. I know. Turning the page. Don't read that book. Now look what you've done. The painting is on the floor. Oh, is it finished? Can I have a look? No, it's not finished. It's probably destroyed. Oh, let's have a look. No. Oh my God. How could... Why? No. Lift it up. Let's have a look. Let's have a look. Let's have a look. Oh my God. Look. Is it so good? Oh, It's brilliant. it has the scratch of paint across your face and the book of Hegel. No, don't take it off. Don't take it off. Don't take it off. No, it's stuck on the page. No, don't touch it. It's very beautiful
I am destroyed as an artist. I painted this for 3 months. No, and no, now this it's is all for nothing. It is caricature. It's not even a painting. Look, they never know that this is you in this painting. I don't want them to know that this is me. You know, I've always thought about this traditional realism, this academic painting. Nobody needs that anymore. Nobody's interested. They just look like they're interested. They're actually not. This, my friend, is what art will look like in the future. Not so distant future, mind you. This is great. I like it. I like it. I'm taking it. How much do I owe you for it? A rope, a block of soaps, and a high tree on which I can climb and jump off with my rope about my neck. This is what you owe me. Yes, well, I will make sure that you receive these items at once. Thank you very much, sir, and goodbye. Keep up the good work. We are reaching now the very interesting hall of our museum. And of course there are very much things to see. But let me start with the most interesting. The most interesting part of this hall is this great panno, or we can say that it is a cutting which is located on the wall. It is an artwork. We could say it's fresca. I'm sorry, you should not take photographs here. Yeah, about that. I'm not actually using my flash. I'm just pressing the button and the flash is off, so the light doesn't flash when I take pictures, so it doesn't really damage the thing. No. The policy of our museum is that we don't allow to photograph with or without the flashlights, because like ancient Indians believe, yes, that when you take a photograph of a human, you stole the human soul, yes? And so do we believe that artworks are like humans, and when you take a picture of artwork, you stole the artwork's soul, yes? Yeah, you guys are like weird. Well, we are a museum. Yeah, but you have a point, so... Yeah, well, Please do not take any photos. Let's take a look at this marvelous piece of art. It is more than, not more, but about 5,000 years old. Yeah, about that. I'm pretty sure there's only been 2013 years so far, so I don't really understand how it can be 5,000 years old when there haven't been that many years. Can you look it up? I need to check out in a wiki, so... Okay, check it out. But while you're checking, I can tell you that the time counting system doesn't start with our era. No shit. There is another era that is called, yes, era before Christ, or era before our era. Yeah, the but there modern- is no information in wiki about this, so... You cannot find every information in Wiki, my Yeah, I'm friend. pretty sure you can, because it's like community-based. Yeah. Now, if you will look in any book of history, you will find the description of this problem. But now, I want you to realize this specific artwork, this marvelous piece of art. It is founded in Turkey, not in Turkey, but in country. Wow! Yeah, you're funny, dude. You should so do stand-up comedy. Many people say me so. Hey, that was Yes, great. they founded it in about 1980. And this artwork consists of two parts. Right. And let's begin with the upper part. Right. So we can see 4 lines. Each line illustrates a layer of society. Yeah. The first layer, of course, is the kings, queens, and then imperators, The upper class. aristocracy. The second layer represents realm. Wow. You know, the mistresses and then princes and dancers and Yeah. comedians. And the
third line illustrates craftsmen, like the fishermen, shoemakers, dressmakers, potters, not Harry Potters, but those who make Really, you have talent, man. Oh, wow. from clay. You cracked me Yeah, up. from clay, you know. And the fourth, which line was it now? It's the third Yeah. and the fourth. Yes, the first line represents the lower part of the society, the children, women, elderly people. Yeah, about that. I kind of see that the slaves are black in that layer, you see, but I don't really see like any black guys on top, like the Black King. So Yeah, I think that's point, racist, man, and I don't really think that's. No. There is misconception because when they found this panno, this stela or this cube, the upper part was onto the ground and the lower part was in the ground. And so the lower part is like more like black because it's under the ground, and the upper part is like white because the sun is shining, and you know what happens when sun shines, everything is white. So yeah, yes, but that's the everything's case. white except the slaves. Yes, because it was under the ground. Oh, yeah, And it is very special geological Yeah. material consisting of marmor and sand. That's why it's called sarmor. Yeah. Sand, marmor, sarmor. Yes. Yeah, can you look it up? I'm not sure I've heard about I it. need to check out the wiki And information. now, let's take a look at the lower part. There is no information in wiki I about will this. take your phone because okay, no, take it back. You use too much wiki, my friend. There's not so much information in wiki. So Yeah. in the lower part, there is the most interesting part in this whole. Right. You can see the actual buried people there. There are actual dead persons Oh, yes. buried in the buckets. In a farmer, the buckets they used, farmers to put some gleanings or wood, and they buried them there. And as you can see, they are buried and formed in the pose of embryo. Yes? 5,000 years ago, in the form of embryo. How could they know? How could they know how embryo looks like? There was no ultrasonographical devices then. So it is a true miracle. Yes? Yeah, about that. I don't really understand why have they been burying little children in Because they died too. Yeah, but kind of, how old are they? Like 10 years old, 12 years old? Something and like they that. don't have Yeah, any you have a bands point. on? You have a point. So. Yeah, and those kids don't have any bands on, so I'm pretty sure that's illegal. Can you check it out? I check it out in wiki. But that was another era. How could they know that this is not that this is illegal? No, there was there- different tradition. There is no information about this in wiki, so Wow, man, ancient cultures are fucked up. yeah, they are. Some of them were, Wow. but So, about those buckets, right? Why have they been burying people in buckets that are very small instead of just using regular coffins? So you can easily put a person inside a regular coffin. Yeah, why? there wasn't instruments for making a regular coffins and to make wood in the size of a coffin and the quality. It was another era. They didn't know, they didn't have the possibility to make coffins. They Yeah. just put them in a bucket because that was the easiest solution. Yeah, and that's what I mean. They were Like, very poor people. yeah, and that's what I mean. Like, if you look at those people, those embryos, as you call them, right? I think they have just broken those people's legs in half, and they've broken their arms and necks as well, and the spine is fractured. And I think that's because a person is big, and so if you want to fit it inside a bucket, you kind of have to make him smaller so you can just. I think probably it's because the structure of a bone is very tender and it's 5,000 years, very much time, and they just cracked themselves. Yeah, but all of them in the same places?
Well, it could happen. Yeah, whatever, Okay, man. let's see the other exhibition part. And the other exhibition part shows us different paintings. And these are not usual paintings, not like you walk into the museum and you see Monet, Renoir.